Esiet sveicināti! Ar jums jau 10. reizi kopā Elmārs un Santa ar raidījumu Pagātne fokusā. Mūs ir pārņēmušas Ziemassvētku noskaņas. Taču tas nebūtu nav traucējis, gluži otrādi palīdzējis šī raidījuma tapšanā. Šajā reizē nedēļa no 1. līdz 7. decembrim. 1918. gada 5. decembris tiek dibināta valsts policija kā viena no pirmajām neatkarīgās Latvijas valsts tiesību sargājošajām instancēm. Latvijas teritoriju sadalīja 23 policijas vienībās, tika izveidotas 17 apriņķa pārvaldes un aptuvենā policijas alga 450 rubļi. 1976. gada 3. decembris Rīgā Ķīpsla atklāja 22 stāvus augsto biroju ēku, preses namu, kas uzcelta speciāli preses vajadzībām. Ēkā mitinājās Latvijas Komunistiskās partijas centrālās komitejas izdevniecības, laikrakstu un žurnālu redakcijas, kā arī 2-stāvu tipogrāfiju piebūves. Tipogrāfijas jauda = 1,2 miljards iespiedu gadā. 1989. gada 1. decembris atklāja pirmo starptautisko avio reisu no lidostas Rīga maršrutā Rīga-Tallina-Stokholma. Pirmais starptautiskais reis. Pirms tam, ja bija vēlme doties uz kādu no pilsētām, kas atradās ārpus Padomju Savienības, bija jāveic lidojumi tikai un vienīgi caur Maskavu. 1991. gada 5. decembris Latvija kļūst par Pasaules veselības organizācijas dalību valsti. Organizācijas funkcija ir nodrošināt dalību valstis ar objektīvu, uzticamu informāciju un ekspertīzi sabiedrības veselības jautājumos, un mērķis – pēc iespējas labākas veselības sasniegšana ikvienam pasaules iedzīvotājiem. 1997. gada 4. decembris Rīgas vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā. Pasaule novērtē un izrāda vēlmi saglabāt samērā neskarto viduslaiku un vēlāko pilsētbūvniecisko struktūru, jūgenstila arhitektūras piesādinājumu un kvalitāti, kā arī 19. gadsimta koka arhitektūru. 2005. gada 1. decembris lielāka brīvība mobilo telefonu īpašniekiem. Nav vairs jālauza galva par numuru saglabāšanu, pārējot pie cita operatora. Latelekom, LMT, Tele2, Triatel un Bite vienojas par numuru saglabāšanu bez maksas, pārējot pie cita operatora. Pirmajos mēnešos operatoru maiņu veica 15% mobilo telefonu lietotāju. Rīgas vēsturiskais centrs izpelnījies, jo mēģina vadīt raidījumu un pieteikt sižetu. Bet es taču labāk zinu, par ko būs nākamais sižets. Un par ko tad būs? Par ievērojumu Rīgas vērtību, kas iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. 1997. gada 4. decembrī Pasaules kultūras un dabas mantojuma komiteja atzina, ka Rīgas vēsturiskajam centram ir ievērojama un universāla vērtība, iekļaujot to UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā kā 852 objektu. Šie unikālajā sarakstā nevar iekļūt tāpat vien. Lai tas notiktu, ir jāizpildās konkrētiem kritērijiem. Process jebkurā gadījumā ir diezgan sarežģīts un komplicēts, un Pasaules kultūras mantojuma centrs tam pieiet ļoti nopietni. Pasaulē šādu vietu ir simtiem un tūkstošiem kopā ar atsevišķiem pieminekļiem. Un, protams, ka katra tiek vērota gan šī starptautiskā kontekstā, gan no nacionālās nozīmes vērtības. Iekļūšanu UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā nodrošināja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kas sagatavoja noteiktu dokumentu paketi, un pēc tam attiecīgās institūcijas brauca un vērtēja. Pieteikums nebūtu iedomājams bez tā laika Rīgas attīstības plāna. Protams, ka tas pārmaiņu process bija jau iesācies, un tajā brīdī bija spēkā arī Rīgas attīstības plāns, 95. gadā pieņemtais, un tas bija pirmais darbs, ko veidoja kopā cilvēki, kas bija ieguvuši rietumu pieredzi. Es domāju, mūsu kolēģis pilsētu plānotājs Sigurda Grauka, kā padomdevēja Andra Roze, kas tieši vadīja šos procesus. Mēs pirmo reizi pievērsāmies tādiem rietumu standartiem. Tur arī pirmo reizi tika iezīmēts tās vērtības, ko būtu vērts spodrināt un pulētais nākošos attīstības etapos. Un, man liekas, mēs samērā pēctecīgi arī esam to darījuši. Rīgas vēsturiskajam centram, kuru veido salīdzinoši labi saglabājies viduslaiku un vēlāko laiku pilsētas struktūra, ir ievērojama universālā vērtība, un to rada viduslaiku apbūve, jūgenstila arhitektūras daudzums un kvalitāte, kurai līdzīgas nav citur pasaulē.
Rīgas vēsturiskā centra teritorija ir 435 hektāri, jeb 1,4% no pilsētas teritorijas, un tajā atrodas ap 4000 ēku. Te būtu interesanti arī skatīties uz kartēm, un es minēju, tātad tas ir Vecrīgas ansamblis, kas pilnīgi noteikti ir šī zaļā josla apkārt. Tālāk vēsturiskā centra zona ietver arī centrālu tirgu ar visiem spīķeriem, ar 20. gadu paviljoniem, kas ir Cepelīnu garāžas no Vaņonas atvestās. Tātad robeža iet par Turgeņeva, Gogoļa ielu, pēc tam Ernesta Birznieka Upīša ielu, tālāk Avot ielu, Matīs ielu, pa Čaku ielu līdz Tallinas ielai. Tallinas iela ir ārējā robeža, pēc tam Krišāna Valdemāra iela. Attiecīgi pēc tam Hanzas iela noslēdz šo te loku pilsētas ziemeļos. Rīgas šarms ir tās apbūves dažādība, kas ir eleganti dekorēta. 19. gadsimta otrās puses stilistiskais elektisma laiks un 20. gadsimta jugendstils Rīgu padara par krāšņu 5-6 stāvu pilsētu. Un Rīgas vēsturiskā centra vērtību vēl vairāk nodrošina tas, ka ēkas līdz mūsdienām ir saglabājušās tās sākotnējā stāvoklī. Turisti parasti ir sagatavoti, viņiem parasti ir Vecrīgas plāns. Un viņi grib redzēt tādus turisma objektus, kas viņiem liekas interesantas un svarīgi. Interesanti un svarīgi, vai ne? Nu, piemēram, Melngalvju nams un vispār Rāclaukums, Pētera baznīca, Doma baznīca, Trīs brāļi, Pulvertornis un, protams, Kaķu nams. Turisms nenoliedzami ir viens no veidiem, kā popularizēt Rīgas unikālo vērtību, un Jurijs Trēlīps ir viens no tiem gidiem, kas popularizē un iepazīstina ar Vecrīgu kā vēstures un arhitektūras pieminekli. Šeit mums ir brīnišķīgs objekts. Jugendstila lielisks paraugs šī māja. Tur ir pat datēta 1902. gads. Tikai nedaudz vairāk pa 100 gadiem. Parasti, protams, ka nedēļas nogalē ir vairāk turistu nekā darbdienās. Nu, lūk. Mēs atrodamies bijušajā Biržas ēkā, kurā pirms dažiem gadiem pārvērsta par muzeju. Tas bija ārzemju mākslas muzejs, tas ir rietumu mākslas un austrumu mākslas muzejs, kurš atradās Rīgas pilī. Varam redzēt arī mākslas darbu, gondolu, kas saistīta ar Venēcijas kanāliem, un tā nav nejaušība, jo šī ēka uzcelta Itāļu renesanses garā, nu, vēl precīzāk tieši Venēcijas renesanses. Šajā stīlā būvēja Venēcijas pilis. Viduslaiku un vēlākā laika amatnieku mītnes šeit saglabājušas. Tādu līdzīgu māju ir ļoti maz saglabājies Rīgā, jo gadsimtu gaitā šādas mājas aizvietoja ar monumentālākām celtnēm, vai ne? Līdzīgi kā Birža un bankas ēkas un dzīvojamas mājas, daudz tādu dzīvojamas mājas. Nu, tagad šīs mājas atrodas valsts aizsardzībā, un tagad cerēsim, ka nekas nedraud viņam, nekāda nojaukšana. Visvecākā māja ir šī, ir zināma no 15. gadsimta. Lūk, tā, nu šī ir 2 gadsimtu vēlāk. Nu, un tā trešā šaura mājiņa vēl vēlāk. Tur pagalmiņš brīnišķīgs arī Trijos brāļos, kur izvietoti arī tāda pazudušo ēku elementi.
vai no ēkas tika nojauktas, vai no sagrautas, un vērtīgas detaļas šajos gadījumos eksponē dažādās vietās. Jurijs atzīst, ka šī ir tikpat kā pirmā ekskursija, kuru viņš vada latviešu valodā, jo viņa ekskursanti galvenokārt ir krieviski runājoši. Lielākais ekskursantu pieplūdums novērots laikā no jaunā gada līdz pat pareizticīgo Ziemassvētkiem. Vispopulārākais maršruts ir Vecrīga ar dažādiem variantiem. Par obligāti apskatām objektu viņš nosauc Doma baznīcu. Nu, un mēs tuvojamies Doma laukumam. Šis laukums nebija speciāli izveidots. Tas faktiski izveidojas 20. gadsimta 30. gadu vidū un beigās. Nu, par to, ka šeit agrāk stāvēja ēkas, liecina šie apmales akmeņi. Redziet, tas šeit ir ielas mala. Pievērsu uzmanību, ka šeit ir tāda bedre. Izveidota 80. gados, agrāk laukums attiecīgi gāja līdz pat baznīcas sienām. Un tas ir izdarīts tāpēc, lai parādītu, cik zemes līmenis ir pacēlies. Tas izveidojas tā saucamie kultūras slānis. Šeit ir dažādi arhitektūras stili, arhitektoniskie stili. Visvecākā ir altāra daļa, kur šauri logi ar tādu pusapaļi. Ja? Vidusdaļa vēlāk, izveidota dažas gadsimtus vēlāk. Te jau tīra gotika ir. Tur skaitas romāņu stils. Turnī mēs varam redzēt baroka iezīmes, vai ne? Jo kādreiz tā bija daudz augstāka, līdz 140 metriem, tagad tikai 90 metri. Un šis tornis veidots 18. gadā. Par Rīgas vēsturiskā centra aizsargāšanu atbild Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kā rīcībā konkrēts finansējums katru gadu nonāk konkursa kārtībā. Ar iegūto finansējumu tiek veikta konkrētu pieminekļu nosacīta glābšana. Bez šī finansējuma vēl tiek piešķirtas Eiropas projekta naudas, valsts, pašvaldību un privāto investoru līdzekļi. Investīcijas un finansiālais atbalsts nav nekas salīdzinājumā ar kultūras un vēstures mantojumu, ko nes Rīgas vēsturiskais centrs. Tas autentiskums, kas saglabājas tā sākotnējā substance, kopā ar to plānojumu struktūru, kas mums ir samērā ilgi palikusi nemainīta, teiksim, bulvāru loks, Vecrīga, jo īpaši arī tie regulārie kvartāli centrā, ir tā galvenā vērtība, kas mums ļauj paskatīties uz to, mēs teiktu, tādu cilvēku meistaru darbu, tādu kopumu, samērā neizmainītā un neizkropļotā veidā. Mums ir ko novērtēt un apbrīnot. Tāpēc ikdienas steigā neaizmirstiet palūkoties augšup un novērtēt šo skaistumu. Paldies, ka skatījāties! Un tiksimies atkal jau pēc nedēļas.